dzīvi dzimušiem bērniem, jā, konkrētā vecuma sievietēm, mums ir 621 aborts, kas ir arī ļoti augsts rādītājs, manuprāt. Atkal, ja mēs paskatāmies salīdzinājumā ar citām valstīm, tas rādītājs nav pats sliktākais, bet joprojām viņš ir ļoti, ļoti augsts. Tā tendence ir tā kā samazināties pa gadiem, bet tas rādītājs tiešām ir ļoti augsts. Uz 1000 bērniem puse tikpat abortu. Tad, ja mēs paskatāmies bērniņu skaitu sievietēm, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, tad mēs redzam, ka Latvijā tie ir apmēram 8%, nopaļojot, teiksim, katrs 10. bērniņš mums dzimst māmiņām līdz 20 gadu vecumam.